Tātad tauta Latvijā braucu un atkal ātrās pārdomas. Skatos dažādās valodās YouTube, ja? Un esmu ievērojis vienu lietu, kad visās 3 valodās, tas ir latviešu, krievu un angļu, kurā es skatos, visādi, nezinu kā tad, lai tagad saka ticīgie vai pseudoticīgie, ja? Visi, kad piemin katoļus, tad viņus sauc par draudzi, ja? Tauta Latvijā. Katoļi nav draudze. Katoļi ir dieva ienaidnieki. Katoļi caur savu mācību, jeb ar savu mācību, rīcību, uzvedību, Marijas pielūgšana, rožu kronis, bērnu slakstīšana ūdenī, visas pedofīlijas, visi, ko viņi ir darījuši, dubsējuši mazus bērnus, lielus bērnus, visu, ko katoļi darīja, dara, ja, dēļ tā viņi ir pat sliktāki par sātanu, par velnu. Tad velns ir labāks, sātans ir labāks, katoļi ir sliktāki, saprotiet, ja? Tad šie ir totālākie sātanisti, kubā, kvadrātā, nezinu, sauciet kā gribiet, ja? Tad viņi nav kristieši. Jūs, kad pieminiet katoļus, tad sakiet sātanisti, katoļi, ja? Elku kalpi, katoļi, elku pielūdzēji, katoļi. Nekad nesauciet katoļu baznīca, katoļu draudze. Nav tāda katoļu baznīca, katoļu draudze. Tāda nav, tāda neeksistē, ja? Tauta Latvijā, jūs saprotiet, katoļi saskaņā ar Bībeles mācību nekādā gadījumā neiet uz debesīm, netiks debesīs un nebūs, netiks, neiet. Viss, ko viņi māca un viņi dara, dzīvo, praktizē, tas viss ir pret Bībeli, pret Jēzus mācību, pret Dievu, pret Dieva mācību. Tas viss tauta Latvijā ir pret. Tāpēc es jums skaidri un gaiši šobrīd visiem pasaku, nemulsiniet citus, nemaldiniet citus un nemaldiniet sevi, ja? Nav tāda katoļu baznīca, katoļu draudze vai draudzes vai baznīcas, nav. Tas ir sātana midzenis, sātana dzimums, ja? Viņu tēvs ir velns, ja? Sātans ir viņu tēvs, dēmonu kritusī, šī Bābele, kritušo dēmonu mītne, ja? Tad nekad, ja kāds jūs dzirdiet vārdus, kā es vēlreiz saku, katoļu draudze, katoļu baznīca, aizmirstiet, tas ir sātana midzenis, ja? Nav tā. Visu, ko viņi dara un māca un praktizē, un ja kādi no šiem cilvēkiem ir šajā vadībā un viņi tā dara, ja, viņi ir elles kandidāti uz mūžību uguns jūrā, uguns ezerā. Un ko viņi dara? Viņi ir pievīluši, viņi ir sātana kalpi vistotālākie, ja? Viņi ir pievīluši un pieviļ tos, kas nāk un viņus klausās. Viņi savas viltus mācības, rīcības, uzvedības, ceremonijas un prakses ir uzspieduši šiem atnācējiem, un tādā veidā tie arī ir piemuļķoti, un arī tie visi ir apmānīti, un arī tie visi iet uz elli, un ir elles kandidāti tauta Latvijā. Tā kā katoļi ir sātanisti, elku kalpi, elku pielūdzēji, un tā kā Bībele skaidri un gaiši pasaka, ka neviens elku kalps debesīs nebūs, tad saskaņā ar Bībelē rakstīto neviens katolis debesīs nebūs.